Sveika un sveiks Omsam sarunu telpā. Paldies, ka šodien šeit esi iegriezies, un šī ir vēl viena meditācija. Šoreiz tā ir no Džona Brešo grāmatas Atgriešanās pie sevis, un tā ir iekšējā bērnu meditācija, kurai mēs iziesim cauri. Ja ir kādi īpaši rituāli, ko tu veic pirms meditācijas, tad droši var tos, bet vienkārši apsēšanās, pārkrustošanas, labā kāja pārkreisie, plaukstīns uz augšu, lai saņemtu visu foršo un jauko meditāciju, ar to arī pietiks. Lai superīgs ceļojums, izbaudam sevi atkal jaunā gaismā. Dziļi ieelpa, dziļi izelpa. Pastamies, kā mums elpa kustina mūsu ķermeni. Plaukstīns var būt vērsts uz augšu. Kā mēs piedalāmies meditācijā, kur kāds vada, tad mēs varam saņemt, varam uzņemt. Un zinām, ka nākošās 10 minūtes mēs pievērsīsimies sev, iziesim kādā ceļojumā cauri. Un šodien mēs tā kārtīgi samīļosim to iekšējo bērnu. Kas ir iekšējais bērns? To arī apskatīsimies tajās atmiņās. Mēs noteikti viņu atradīsim, atcerēsimies. Un galvenais tajā meditācija iet cauri ir tāda, ka tu zini, ka tu atgriezīsies šeit atpakaļ šajā vietā, laikā un telpā, un ka tu esi drošībā. Ja meditācijas laikā ir kaut kā tā, ka mums gribās raudāt vai elpt, kā aizcērtās, kāda emocija rodās, droši to daram. Ja tā kaut kā apstājas un pavisam ir tā elpa, tad vienkārši atgādinam sev, ievelkam dziļāk elpu. Elpa vēderā. Dziļi ieelpa, izelpa. Tad minūtīti paši ar sevi paelpojam. Tā dziļi ieelpa vēderā. Mazliet aizturam elpu, kad viņu ievākam, un lēni izelpa. Aizturam mazliet elpu, tā kā esam pavisam izelpojuši. Tāda pavisam mierīgi dziļi ieelpa. Aizturam mirklīti, un lēni izelpa. Aizturam. Sevi, klusumā sevī. Mēs zinām, ka šī elpa mūs nomierina, ka tā ievieš mūsos harmoniju starp mūsu sirdi un elpas ritmu. Un harmonijā mēs esam tādā sajūtā kā mājās, mierā ar sevi. Klusumā, mīļumā, foršumā, mīlestībā. Šajā skaistumā, kad dosimies ceļojumā, atcerēsimies savu iekšējo bērnu. Un pirmkārt aizceļojam uz to vietu, kur mēs zinām, kad mēs piedzimām. Tas var būt tā slimnīca, tā vieta, kaut kur tā pilsēta, kur mēs zinām, ka tur mums ir stāstījuši vecāki, kur mēs piedzimām. Iedomājieties to dienu, atcerieties tos laikapstākļus, kādi jums parasti ir tagad dzimšanas dienās. Vai jūs zinat tā skaidri, kāda bija tā diena? Vai tas bija rīts vai vakars, kad jūs ieradāties šajā pasaulē? Vai bija ārā tumšs vai gaišs? Varbūt zinat kādu stāstu par to tieši to piedzimšanas momentu, to dienu. Atceramies to stāstu. Un iedomājamies, ka mēs redzam gan sevi kā šo mazuli nākam pasaulē, gan arī tā kā no augšas, no sāniem skatāmies tagad šobrīd. Un, wow, mēs tajā dienā piedzimām ārā, spīdēja saule vai sniga sniegs, vai bija nakts vai rīts, cik fantastiski. Tas bija tas mirklis, kad mēs izvēlējāmies ienākt šajā pasaulē. Pastamies, kāda bija mūsu pirmā māja, kur mēs tikām tā kā pie savas gultiņas vai kur mēs tikām dzīvot. Ja zinat noteikti, un varbūt arī tur uzaugāt, apskatieties, kāds bija tapets jums tajā laikā, kāda bija gultiņa, kādā krāsā bija grīda, sienas, griezti, aizskari. Aizceļojam, atceramies šo istabu, šo telpu, kur mēs pavadījām savas dzīves pirmos gadus.
redzam tur arī sevi, kur mēs gulējām. Ieraugam, kādas mēs varbūt sev esam redzējuši fotogrāfijās, kāda mēs izskatījāmies kā zīdaiņi. Tad ieraugam sevi tādu, tur guļam gultiņām. Un tagad izdzirdam savu balsi, kāda mums bija kā zīdaiņi. Vai mēs murminājām kaut ko, vai kaut ko raudājām, vai smējāmies. Un tagad iedomājamies, ka mēs no šī punkta, ja šobrīd mēs tā kā skatāmies tajā vecajā istabā, ieraugam sevi zīdaiņa ķermenī, ka mēs varam sev pieklausties, samīļot. Mēs tā kā tāds pieaugušais, gudrs, lēnprātīgs. Varbūt eņģelis, varbūt burvis, varbūt kas cits, paskatāmies uz sevīm. Kas vēl atrodas mums līdzās? Ja mēs sevi tā kā šo pieaugušo redzam, kā varbūt tādu tēlu, kur neviens neredz, kas vēl atrodas līdzās. Mamma, tētis, vecvecāki, tantes, kurš ar mums bija bieži kopā. Kādi viņi tajā laikā izskatījās, kādas viņiem bija frizūras, atceramies viņu smaidus, viņu norūpējušās sejas. Varbūt bija viņiem kāds krekls vai kaut kas, ko atceramies, kāds džempers. Iedomājamies to ar savu zīdaiņu rokas, atveram, sajūtam. Kāda ir sajūta būt piedzimušam šajā mājā un ar šiem cilvēkiem? Tagad tā no malas apskatāmies sevi. Kāda sajūta? Iedomājamies, kāds mēs bijām liels pārsteigums, izaicinājums. Kāds mēs bijām neziņa, kas ar mums būs šiem cilvēkiem, kur mums stāvēja blakus tajā mirklī. Cik viņiem bija bail, ka viņi nezināja, kā mums būs, vai mēs izaugsim labi vai slikti, vai kādi, vai mēs raudāsim bieži. Un ka mēs bijām kaut kas tāds pārsteigumiem pilns. Un tad iedomājamies, ka mēs esam šis zīdainis, kurš skatās uz šo visu. Paraugamies augšu uz šo pieaugušo sevi, kurš skatās no malas. Ieraugam sevi kā maģisku personu vai vienkārši kā sevi pašu. Un jūtat līdzās kādu, kurš jūs mīl. Iedomājamies, ka šis pieaugušais paceļ šo mazo mūsu bērnības es rokās un cieši apskauj. Varbūt noglauda matus, sajūt šo mīksto ādu smaržu, kādu maz bērniņu vienmēr smaržo. Un jūs paskatāties no šī mazā bērna acīm uz augšu, ieraugat šo mīlestības pilno būtni. Un tā jums saka: esi sveicināta, sveicināts pasaulē, es tevi ļoti, ļoti gaidīju. Es esmu tik priecīgs vai priecīga, ka tu šeit esi. Es esmu sagatavojis tev īpašu vietu dzīvošanai. Man patīc tu tieši tādu vai tāds, kāds tu esi. Lai kas arī notiktu, es tev nekad nepametīšu. Es tev vienmēr būšu līdzās. Tavas vajadzības es uzskatu par normālām. Viss, ko tev gribās, vajag, tas ir ok. Es tev veltīšu visu nepieciešamo laiku, lai apmierinātu tavas vajadzības. Es tā priecājos, ka tu esi piedzimis kā meitene vai kā zēns. Man tā patīk tev mati, tevs ausis, tevs actiņas. Man liekas, ka tu esi tik unikāli vai unikāls, ka nekas
nekas skaistāks šajā pasaulē vēl nav ienācis. Pirms tevis un pēc tevis nebūs. Es vēlos rūpēties par tevīm, gādāt, vienmēr būt tev līdzās, uzklausīt. Man patīk tevi ēdināt, vannot, mainīt autiņas, pavadīt laiku kopā ar tevi, klausīties, kā tu centies izteikt pirmos vārdus vai spērt pirmos soļus. Un visā šajā pasaulē vēl nav bijis nekad neviena tāda, kāda esi tu vai kāds esi tu. Un tad, kad tu piedzimi, Dievs smaidīja, vai augstākais vai kosmoss, kā mēs to gribam saukt. Tas smaidīja, varbūt smējās, varbūt bija tāda liela smieklu vētra, kad tu ieradies pasaulē. Varbūt nošauts koki, varbūt jūra, uzsit kādu vilni vai norībēja zemi, kad tu ieradies. Ko mēs jūtam? Tad klusumā pajautājam sev, ko es šobrīd jūtu pēc šī visa dzirdētā. Šobrīd jūtu. Vai es jūtu caur šo bērnu, vai es jūtu caur pieaugušo, vai es jūtu vienkārši Dieva smieklis, vai es jūtos kā tā nedrošībā. Ievelkam atkal dziļāk elpu. Un tad ļaujiet šim pieaugušiem jums nolaist zemē. Un mēs dzirdam, kad viņš mums saka, viņš nekad mūs nepametīs. Un kopš šī brīža, kopš šī dzimšanas brīža un pat vēl pirms tam, vienmēr būs jums pieejams. Un atgriežamies, atkal tā kā iekāpjam iekšā savā pieaugušajā es. Paraugamies uz savu dārgo zīdaiņu vecuma es. Apzināmies, ka tikko mēs maz daļiņu no tā atguvām. Un tas ir kā mazliet atgriezties mājās, mazliet iepazīt atkal sevi. Šis mazais es ir gribēts, mīlēts un vairs nekad nepaliks viens. Izejam no tās istabas, kurā mēs redzējām sev bērnībā no mājas. Dodamies projām, pavaramies atpakaļ, varbūt pamājam, samīļojam, sūtam bučas sveiciens, bet soļojam uz priekšu pa atmiņu taku. Paejam garām savai pirmajai skolai. Iesoļojam pusauģa gados. Ieejam agrīnajās pieaugušo atmiņās. Un tad ieejam tur, kur esam pašlaik. Sajūtam kāju pirkstus, sajūtam elpu, enerģiju, kas mums notiek apkārt, vai ir kāda skaņa, vai ir silti vai augsti, kā jūtās mūsu ķermenis. Saliekam rokas uz sirds centra. Un caur savu sirsniņu sajūtamies mājās šajā ķermenī. Sajūtam atkal pateicību par to, cik ļoti mēs varam iztēloties, aizceļot un tad atgriezties te, kur esam šeit un tagad. Pajautājam sev, kā es jūtos, kas manī notiek šobrīd. Kad esam gatavi nākt atpakaļ tieši šeit un tagad šajā pasaulē, varam lēnām vērt aciņas vaļā,
pateikties sev par to, ka šodien pabijām kopā ar sevi, aizceļojām uz savu mazo bērnības sēsi un atgriezāmies atpakaļ, zinot, ka mūsu iekšējais bērns ir samīļots, mīlēts, gaidīts, un mēs vienmēr viņam varam veltīt pietiekami daudz enerģijas un laika arī no šīs vietas, no pieaugušājas. Es ceru, ka sanāca kaut kur nokļūt, kaut kur aizceļot un atceļot atpakaļ. Varbūt kāds klikšķis, kāda jauna sevis šķautni ieraudzījāt. Kaut kas jūsos notika. Un dienas uzdevumā vai kaut kur, kur mēs varam ar sevi šodien tā kā padarboties, pasapņot, pabūt. Pastamies, kad mums sanāk tāda situācija, kur mēs varbūt kaut kur sabožamies, saspītējamies, sastresojamies kaut kur. Kura daļa no tā ir tā mūsu iekšējā bērna daļa, kur to izdara? Vai mēs viņu varam kādas pieaugušais vienkārši paņemt rociņās, iedomāties, samīļot un saprast, ka tas ir vēl tas iekšējais bērns, kurš varbūt līdz galam kādā vietiņā nebija mīlēts, saprasts un nebija pieņemts, un kad šobrīd mēs varam to izdarīt, jo mēs esam tik pieauguši, apzināti un forši. Un mēs saprotam, ka tas, kas dusmojās un niķojās, ir tas mazais bērnības bērns, mazais mūsu bērnības es.